Ārti, apsveicu ar pirmo uzvaru. Kāds sajūtas pēc spēles? Jā, protams, mēs zinām, pa ko mēs spēlējam, un tas tomēr ir pat, laikam, es domāju, ka tas ir atbildīgāk noteikti nekā, kad spēlēji augustā pret Zviedriem, jo tomēr šis ir saucamais play-outs, un tā atbildība ir liela. Redzējām, kā mēs sākām spēles, ne teikt, ka mēs slikti sākām, bet mēs, nevis mums iemetē, bet kā mēs ielaidām. Bet tajā pat laikā komanda spēlēja gan labi, spējām to sniegumu uzlabot spēles laikā, un galvenais, ka nezaudējām pacietību. Vai grūtākais, tagad tu dominē spēlē tieši tā emocionālais pārvarē, ka tu nevari tos vārdus iemest? Ir pacietība, to, ko es jau pieminēju, jo, teiksim, ja tu izdarīsi vairāk un kaut kur pārspēlēsi situāciju, tu iedos pretiniekam kādu pretuzbrukumu, un ja viņi iemet, tad tā situācija sarežģījās diezgan spēcīgi. Tu dari tās pašas lietas. Es pacietīgs, protams, mēs spēlējam aktīvi, tiem vārtiem jābūt. Šodien beidzot par laimi bija vārti vairāk pa vieniem. Kas tev visvairāk iepriecināja šodien? Rezultāts, ka mēs uzvarējām. Taktiskajā ziņā? Vismaz tā, kā mēs izvēlējāmies šodien spēlēt, un kāda šodien bija austrieši, parīt tā būs jau cita diena, cita spēle, bet mēs šobrīd, tas, kas bija šodien, es domāju, ka mēs bijām izvēlējušies pareizi, jo mums pieder iniciatīva, mēs daudzreiz pārmētājam pretinieki, bet toreiz tā ir komandas uzvara, lai arī tas vairākums mums nav tik, varbūt, efektīgs un efektīvs, bet kā nekā tomēr 2 vārtus mēs tajā vairākumā iemetām, bet toreiz. Lai tas būtu 1-0, mums galvenais ir uzvarēt. Šodien to izdarījām, un mums vajag vēl vienu uzvaru. Kas no Austrijas spēles zīmēm tieši varbūt ir, ko vērts izcelt? Kā mēs gatavojamies? Pirms spēles mēs gatavojamies tam, ka būs agresīvs presings, ka viņi iet agresīvi ar 2. Hokeja valodā, kas saka aizsargs pinčo, jeb taisa apmalciet, lai nevar dabūt ārā no zonas. Sākumā tā arī bija, un mums arī radās tur problēmas. Līdzīgi arī Slovāki spēlē, ka mums bija problēmas iziet no tā forčaka ārā. Tāpat līdzīgi viņi spēlēja viduzonā. Redzēsim, ko viņi pamainīs. Vismaz viņi bija izmainījuši pirmo reizi šajā turnīrā sastāvu, un viņi spēlēja 3 pieciniekos visu spēli. Mēs pusspēli nospēlējām 4, pusspēli 3. Mēs uz 3 pārgājām tajā brīdī, kad mēs viņus iespiedām otrā trešdaļā un beidzot izlīdzinājām rezultātu. Paldies, un lai izdodas par pēdējo soli.